Un šodien gribās paturpināt šo iesākto rudens depresijas tēmu, jo tā tīri objektīvi ir, ka saules gaismas mums paliek mazāk un droši vien mēs arī pavadam mazāk laika ārā un vairāk iekšā telpās, un arī viss tas troksnis, visa tā ņedēšana un darbošanās, kas notiek vasarā, viņa tā kā piebremzējās, mēs esam vairāk telpās, vairāk ar sevi, varbūt mazāk arī satiekam citus cilvēkus. Un daudziem, man liekas, šis iekšējais miers un būšana ar sevi uzdzen vairāk stresa nekā šis saules gaismas trūkums. Bet tīri astroloģiski, man liekas, tas ir ļoti interesanti, ka šis laiks arī sakrīt ar Skorpionu laiku, un Skorpions pēc savas būtības tā kā roku visdziļāk, un šis ir tas laiks, kad mums jāpaskatās uz sevi, uz to, kur mēs esam, kas varbūt ir jāmaina, kas mums nekalpo, kur mēs vēl joprojām dzīvojam ilūzijās, kas ir tas, ko mēs negribam just, negribam domāt, dzirdēt, zināt. Un mēs zināmā mērā no tā visiem notikumiem ārā tiekam iespiesti tā kā iekšā, palikt ar sevi iekšpasaulē, un dažiem tas ir diezgan neizturami. Bet šis klusais laiks ir tas laiks, kad ir jādara tieši šis, man liekas, jo mēs drosmīgāk un atklātāk tam paši ļaujamies, un, ja nepieciešams, protams, ir jāmeklē arī vēl kāda cita palīdzība vai kāds, kurš mūs pavada šajā procesā, bet to ļoti mierīgi varam darīt arī paši, jo drosmīgāk mēs tam ļaujamies, jo pēc tam labākie rezultāti vai labākā sajūtā mēs varam iznākt laukā no šī perioda, jo faktiski jau novembra otrajā pusē jau saule aizies strēlniekā, un strēlnieks jau ir atkal jauni plāni, jauns paplašinājums, jaunas idejas, kaut ko mācīties, apgūt, autentiskāk, drosmīgāk, brīvāk, un šī pārēja, man liekas, ir ļoti, ļoti superīga, un te tā, šis laiks ir tas, ka nevis mums tur ārā viss kaut kas jādara, bet jāizdara tas iekšējais darbiņš, kur, tur nebūs Instagram laiku, komentāru un visādi citādi ārēju apstiprinājumu, ka mēs daram labu darbu. To zināsim tikai mēs paši, kas ir bijis, kā ir iekšā, kas ir mainījies, no kā mēs esam atbrīvojušies, cik godīgi esam pēc sevi bijuši, bet pēc tam atkal nāk šis otrs cikls, kas parādīs mums un ļaus manifestēt, materializēt to darbu, kluso darbu, ko būsim darījuši šajā laikā. Tāpēc aicinu arī šo klusumu izmantot kā iespēju.